izdomājām atbraukt uz Gauratas ezeru. Pa ziemu mēs te bijām vienu reizi. Diezgan labi ņēma mazās līdeciņas. Pēc nolēmām atklāt sezonu. Atbraucām tā kreisliņa. Atbraucām, jau bija tumšs. Iebraucām iekšā, aizbraucām uz to galu. Tad lēnām dreifējam uz šejieni. Mēģināsim kādu līdekli noķert. Esmu kopā ar Rihardu. Tā, labi. Tagad skatieties, kā mums iznāks. Man cerams izdosies kādu līdekli noķert, jo te ir baigais dziļums. Diezgan grūti būs. Bet kā būs, tā būs. Jūs? Ir? Jā. Liela izskatās. Liela. Iedomā to. Tu jau nevarēsi padot. Nē, tev to. Vajag lielais kaut kas. Kas? Viņam tur vienā pusē plasmas izlausts ārā, viņš kaut kā nevar iesmelt viņā. Tad kaut kā mēģināt. Kaut kas, bet vēl liela līdekļa. Galvenais vispār negaidījām copi kaut kādu. Negrib padoties. Nē, būs tik viegli. Viski vaļīgāk nevajag. Tā ir laba. Jā, bet līdekļa liela. Nebūs vēl tik ātri. Garām. Viņai vispār vēl nepadodās. Viņa baigais monstiņš. Jā, ieskrēja, bet... Viņai rokām jāņem, ar šito nevarēs. Jā, tas ir daudz. Tur ir kaut kādas 6 stabili. Tur es tā 7, man liekas, vieglāk iznākt ārā. Bet tev uz Big Bite kā, kad ir? Skaties, lai tā aukla baigi. Nebūs. Kāds pa mīkst? Cik gramu kāds? Sāķis arī baili. Šitā ir pat lielāka. 8 stabili kaut kāda. Ej, tu nost. Tādu mazu vardīti paņēma. Vispār šitāda te, kur. Bet viņa metrs nav 10 kaut kāda. Tas jānonār kaut kādā veidā. Pagaidi. Nebūs šitai dēles nedara, šitai tas sūds. Mēģini. Ja.
metri. Šitā te 90. 5 iekolis tāds. Vot pāri. Tur ir šitā te. Šitā. Turi? 97. 97 centimetri. Ko darīs? Atpilēdīšu priekš. Bildi vajag uztaisīt. Labi. Nolaižam vaļā 97 centimetri līdeka, kuru vispār negaidījām. Aizgāja. Labs. Vajag aizālēs. Celēs ārā. Opački. Pirmā līdaka. 1. maijā. Un tā pati aizgāja. Neskaitās. Un neko darīt. Bet vismaz pavilku. Uz vardīti arī. Au! Jau bišku lielāka. Nu, āķēs vaļā. Nemocīsim te. Paņēm pie pašas laivas. Tev arī ir? Duplets. Nu jā, man jau tāda pati, bet duplets. Un aizgāja tev, man gan neaizgāja. Apački. Šitā jau pat mēra. Pat mēra, bet bija duplets, tas ir labi. Sāķis baigi turās labi. Labi, nemocīšu tevi, es gribu attāķēt, vienkārši vaļā tev āķīti un viss, laist vaļā. Nu, šitāda te skaistulīte. Mēra noteikti ir. Labi, mēs nemierīsim pildi. Tā. Saulīte, kā sāk līst ārā, paskatīties uzreiz jau cope kāda. Viena aizgāja, viena izvilku. Katram jau pa 2 zivīm sanāk. Labs. Labi. Tikai izmērs tāds kāds ir, tāds ir. Bet mēs esam ritīgi sēklī. Te var redzēt visu grunti apakšā, ja ieskatās. Pusmetrs, metrs maksimums. Kaut kāda kustība notiek, tas jau priecē. Es domāju, augstāk saule izlīdīs, tad pavērsies. Tad mēs pēc tam arī pāriesim uz bigbaitu. Pamēģināsim vēl kādu lielo noķert. Te viņām jābūt. Tagad nāk pakaļ. Paņēma. Labi, bija labs. Nezinu. Kamerā laikam nevarēs redzēt, pa augstu stāvēja. Nu, atpeldējām līdz ezeru otram galam. Tēt lēnām dreifēsim pa to malu. Mums vēl parādījās 2 laivas pašā sākumā. Atbrauca konkurenti. Kādā jāsaļojās. Paņēma. Es teicu, ka kādai jāsaļojās. Brītīgi, es pat redzēju, kā viņi paņēma. Nost. Vardītei galīgi hanā ir. Viņi ir visi izārdīti tik traki, kad viņi šitai šodienas pirmā un pēdējā diena viņai ir. Ir ziltiņa Rihardam. Maziņš, nav nemazām tik maziņš.
Jā, pareizi, tikko metrīgi līdekļi izvilc ārā māziņš. Mēra ir. Kā izlaica. Ir. Jā. Maziņi. Kādi koki smuki. Raķis maliņā. Nezinu, 9. laikam jau, vai 10. Palielam mums ir 10 zīvis, jā, un no tām 10 ir laikam 3 mēra. Jā, daudz zemē. Metīsim mieru. Akumulators mums arī izbeidzās. Tā varētu vēlreiz aizpildēt līdz tam galam un nodrēpēt pa otru malu. Bet tā kā airēties negribās un stiprs vējš ir, liksim mieru dīķim. Nu, cope sanāca tāda, kā sanāca. Visiem paldies, kas noskatījās līdz galam. Uzspiežam laiku, abonējam kanālu. Pa makšķeri meklējiet informāciju zem video aprakstā. Labi, tā jau tiekamies citiem piedzīvojumiem. Smuka vieta. Pavasara varētu būt forši atpūsties šitien. Laipiņas, peld, futbolīti ierīkot, šūpols, galdiņi. Atnāca līdz upei. Patrankāt sapalus. Tikai ūdens baigi augšā. Nu, nekas, cerams, izdosies. Tie, kas liet, kad no lielajiem lietiem ūdens upē pacēlās vairāk nekā metru, un vispār nebija iespējams pamakšķerēt. Tad viņš lēnām krītās, bet nu, viņš tik un tā ir vēl diezgan augstā līmenī. Tik augstā ūdens līmenī vēl neesmu copējis sapalus. Esmu savu jaunās vietās ar izmēģinājumu paskatīties, kā būs vai nebūs. Un palielam sapali visā upes posmā ir. Nav noteikti, ka viņi tur vienā vietā migrējās. Tā kā mēģināsim pludināt šitien. Vajag noķerti vismaz 2-3 sapalus. Paņēmu spaini, ielaist vienā dīķī, lai izzēd vardas. Saka, ritīgs koncerts vakaros esot. Un tāds plāns man ir šodien. Tagad skatieties, kā sanāks. Pirmais laidiens. Nu, pludiņš diezgan ātri skrien uz priekšu. Straume spēcīga. Būs interesanti. Pirmā zivs. Gan es paņēma, es tieši izslēdzu kameru. Pirmais ir mazulīts. Šito laidīsim vaļā, lai peld, aug. Jo mēs varam paturēt no 30 centimetrīgi tikai. Paņēma. Nē, ir. Bet laba copa bija. Bet šeit ir smuks sapals. Liels. Vispār neceļās augšā. Tas ir labs kukainīts. Kā tas slīd. Nāčup, draudziņi. Kas pa tarantulīti? Redziet? Pasauļojies. Man vajag ielaist dīķi. Tālāk.
Kur viņš pazud? Klā? Ir. Ir, bet nav liels, bet ir. Baigi sit pa kāta, neamortizē baigi. O, rauda. Nu, ka rauda. Smuka rauda. Uz baltmeizi. Bonus viņš. Kas tas tāds? Nesaprotam, kaut kā paņēma. Tas ir sapals. Nu, es pludīšu pazud zem ūdens, kaut ko skatos, meklēju. Pludīšu jau ir pa vidu upē. Sapalēns. Mēra ir. Un knapmēriņa. Tāds uz robežu izskatās, uz aci. Mēs varam nomērīt. 29. Ja? Jā, 29. Labi, peldi dzīvo. Ir, bet maziņš. Baigi tālu paņēma. Šeit rotē. Maziņš. Paņēma atkal ļoti tālu. Bet maziņš arī. Un iegāja kokā. Laikam izgāja. Nu, šitais ir mēra. Šitais ir noteikti mēra. Paņēma ļoti tālu. Ļoti tālu. Nu, 30 būs. Nu, šitās burvīgās nots mēs arī copi beigsim. Tāda man pagāja 1. maijs. Noķēra līdeks, noķēra sapals. Saliku vienā video, nu, kaut kā tā. Lai sanāk bišķi garāks. Nu, cerams, ka patika. Te jau tiekamies noteikti vēl upē, ka būs ūdens lejā. Būs jāizbrauc vēl kaut kur jāpaštu kaut ko darīt. Labi. Uzspiežam laiku, abonējam kanālu, visiem tā.